Es pastāstīju jums tik sīki par asteroidu B612 un pat atklāju tā nosaukumu tikai pieaugušo dēļ. Ja viņiem patīk skaitļi, kad jūs pieaugušiem stāstīsiet par kādu savu jaunu draugu, viņi nekad jums nepajautās pašu būtiskāku. Viņi nekad nejautās, kāda viņam ir balss, vai viņš kolekcionē tauriņus, un kādas rotaļas viņam patīk. Viņi jums jautās, cik viņš sver, cik viņam gadi, cik nopelna viņa tēvs, un tikai tad viņiem liksies, ka viņi pazīst jūsu draugu. Kad jūs pieaugušiem stāstīsiet par kādu skaistu māju, skaistu ķieģeļu māju ar baložiem uz jumta un ģerānijām uz palodzēm, viņi nespēs to iztēloties. Un tikai tad, kad jūs viņiem pateiksiet, es redzēju māju, kas maksā 100,000 franku, viņi pateiks, cik skaisti. Labdien, cienījamā žūrija, dārgie klātesošie! Es šodien vēlos pastāstīt jums stāstu. Stāstu par savu pētījumu. Pastāstīt vienkārši, bez sarežģītiem cipariem, milzīgām tabulām, bez grafikiem. Un man šīs dienas prezentācija sauksies Bullying Latvijas skolās. Kas, kad un kāpēc? Fenomens, kas pēdējo 10 gadu laikā Latvijā ir kļuvis īpaši aktuāls. Mans vārds ir Ļuba Tihomīrova, es esmu Rīgas Stradiņu universitātes Sabiedrības veselības fakultātes maģistrante. Bet pirms mēs virzītos uz priekšu, mēs varētu vienoties par to, kas tad ir bullying. Tad, kad es rakstīju savu darbu, es saskāros ar tulkošanas problēmām. Filologi man piedāvāja izmantot vārdu bullīšana, bet latviešu literatūrā visbiežāk izmanto ņirgāšanos. Tad mēs varētu vienoties, ka bullying tas ir ņirgāšanās. Diemžēl šobrīd pasaulē nepastāv tādas vienotas definīcijas, kas noteikti, kas ir bullings. Bet visbiežāk pētījumos atsaucās uz definīciju, ko ir izdomājis norvēģu pētnieks Klaus Olveus, un tā sastāv no 3 komponentiem. Un pirmais ir tas, ka ņirgāšanās tā ir mērķtiecīga darbība, tātad darbība ar nolūku. Otrkārt, tā ir ilglaicīga un atkārtota. Un treškārt, un manuprāt pats būtiskākais, ir tas, ka tur ir spēka nevienlīdzība. Tātad stiprākais ņirgājās par vājāko. Atceraties kaut ko no saviem skolas laikiem, varbūt, vai ne? Jūs man jautāsiet, kāpēc tā notiek, bet to jūs dzirdēsiet paši. Nedaudz datu. Manā rīcībā bija datu bāze, kur bija pieejama informācija par Latvijas skolēniem, kuri ir aizpildījuši anonīmi anketu, un tad tos datus es pētīju, un sākumā, pat cik man kā pieaugušajiem patiek skaitļi, es izdomāju šo fenomenu izmērīt. Tad noteikti, cik daudz, vai cik maz, vai vispār ir. Un kas tad sanāca? Izmērīt ņirgāšanos. Cik tad ir? Ko es atklāju? Es atklāju to, ka gandrīz 50% Latvijas skolēnu ir cietuši no ņirgāšanās. Un tas ir tikai pēdējo pāris mēnešu laikā. Un savukārt gandrīz 60% Latvijas skolēnu atzīst, ka viņi ir ņirgājušies par citiem. Tā it kā tā būtu tāda normāla lieta. Savukārt gandrīz 7% jauniešu atzīst, ka viņi ņirgājās regulāri. Tad viņi to dara vairākas reizes nedēļā. Biedējušie skaitļi, vai ne? Iedomāsimies, ka tas ir katrs otrais Latvijas skolēns. Mūsu bērns, mūsu māsa vai brālis, kāds mūsu tuvinieks. Satraucoši arī tas fakts, ka Latvijā šie dati ir viena no sliktākajiem Eiropā. Šajā pētījumā bija neskaitāmi grafiki un tabulas un skalas, un tad vienā brīdī es sapratu, ka kaut kas tur tajā visā pietrūkst. Taču no šī pētījuma es arī uzzināju, ka būtiskās dzimuma atšķirības nepastāv, tad ņirgājās vienādi gan puiši, gan meitenes. Mēs nevaram pateikt, ka puiši ņirgājās vairāk, tāpat arī ar cietējiem. Ka pieaugot vecumam, ņirgāšanas gadījumi samazinās, un kā arī ņirgāšanās neiesaistītie skolēni savu veselību vērtē labāk, viņiem labāk patīk skola. Kā arī viens būtisks fakts mūsdienās, manuprāt, ir tas, ka cietēji un pāri darītāji pārsvarā nāk no ģimenēm ar sociālo-ekonomisko stāvokli.
sliktu, zemu sociālo-ekonomisko stāvokli. Tad man rādās jautājums. Tie ir cipari. Tie ir tikai cipari, bet cipari, aiz kuriem stāv cilvēki. Cilvēks ar savu stāstu. Cilvēks ar apziņu, cilvēks ar izdzīvoto pieredzi. Cilvēks ar emocijām. Emocijas, kuras nevar parādīt caur kvantitatīvu pētījumu. Tātad emocijas, kuras nevar parādīt tikai caur skaitļiem. Kur viņas paliek? Un es izdomāju, ka es kā lielais pētnieks, kurš skatās uz cilvēkiem no augšas, jā, mums ir ņirgāšanas problēma, jā, daudzi cieši. Es sapratu, ka man vajadzētu nolaisties un iet iekšā, iet cilvēkos, runāt ar cilvēkiem, jautāt, kāpēc notiek tā, kā tas notiek. Un tā es arī darīju. No kvantitatīvā pētījumā es aizgāju uz kvalitatīvo pētījumu. Es runāju ar cilvēkiem. Es viņus intervēju. Un es atļaušos šobrīd atskaņot dažus fragmentus no intervijām. Un jūs visu dzirdēsiet paši. Tad pastāsti man, kāpēc tu to dari? Nu es nezinu. Nu, varbūt tomēr. Nu, tāpēc, ka viņš ir stulbs un besī ārā. Piemēram, tā kā viņš runā, pilnīgi tracina ārā. Tā viņa seja, vispār nevienam viņš nepatīk. Un tāpēc tu izdomāji viņu sist? Nevar es viņu ciest, tracina ārā, bojā gaisu, viņš stundās grib vienmēr būt pirmais, un viņš kaut kāds izlecējs. Tad tu gribi pateikt, ka viņš ir citādāks? Viņš ir vienkārši tīzls. Kas paliek? Paliek tas, ka viņš ir vienkārši tīzls. Bet tas ir tikai viens skata punkts. Ir vēl arī otra puse. Ir cietējs. Šobrīd jūs dzirdēsiet, ko par šo fenomenu stāsta kāda meitene, kur ar to ir saskārusies. Vai tā bija no paša sākuma? Sākumā viss bija labi. Man bija tuvi draugi, skolā it kā forši, tāda radoša atmosfēra, un arī bija forši bariņš. Un, es nezinu, varbūt es atšķīros no citiem, tāpēc, ka man vienmēr bija savs viedoklis, varbūt nedaudz savādāk ģērbos un izskatījos, bet, pa lielam viss bija it kā normāli. Un kas tad notika vēlāk? Vienā mirklī es sapratu, ka esmu palikusi viena. Visi ir pret mani. Mani apsaukāja par dzēroju, narkomānu un pat padauzu. Es mēdzu iedzert un mēdzu uzsmēķēt, bet es taču to darīju kopā ar viņiem. Vai tu kaut kā par sevi arī pastāvēji, varbūt? Tur bija viens tāds puisis mūsu klasē. Viņš bija viskrutākais, visforšākais, un visi viņu ļoti respektēja. Un regulāri viņš man apsaukāja un met ar visādiem priekšmetiem, pildspēlām, dzēšgumiem, papīriem, visu laiku. Un vienā mirklī, man liekas, ka man aizbrauca jumts vienkārši. Es viņu sagrābu aiz rīklis, man kāja bija viņam starp kājām, un es teicu viņam, ja viņš vēlreiz kaut ko tādu tik stulbu darīs, es vispār par sevi negalvoju. Manuprāt, diezgan dramatiski, kā jums liekas. Un tad varbūt jūs man pateiksiet, ka šie ir tikai 2 stāsti, tos vispār nevar attiecināt un vispārināt uz visiem Latvijas skolēniem, bet te ir skaitļi. Tie skaitļi, kas patīk pieaugušiem. Arī man tie skaitļi patīk. Jūs redzat, cik daudz šādi gadījumi mums ir. Viens varbūt ir sarežģītāks, viens netik ļoti sarežģīts, bet viņi ir. Jaunieši cieši, un jaunieši ņirgājās. Manuprāt, dzīvoja 21. gadsimtā, kad cilvēki augstajos krēslos runā par sociālo kapitālu, vienlīdzību, integrāciju, atbalstu, būtu diezgan nepareizi ignorēt šo problēmu. Tāpēc es, kā pētnieks, šo problēmu turpināšu pētīt.
Un es ceru, ka mans pētījums vainagosies ar ņirgāšanas mazināšanas stratēģiju, kas tiks ieviesta pēc dažiem gadiem mūsu valstī. Bet es aicinātu arī jūs būt atbildīgiem. Jo būt cilvēkam tieši nozīmē būt atbildīgam. Tas nozīmē izjust kaunu par postu, kas šķiet nav no mums atkarīgs. Tas nozīmē būt lepniem par mūsu biedru uzvarām. Tas nozīmē apzināties, ka nolikdami vietā savu akmeni, mēs palīdzēsim celt šo pasauli. Būsim atbildīgi. Paldies jums par jūsu uzmanību. Paldies, Ļuba, par prezentāciju. Es domāju, ka pirmajai uzstāties ir nedaudz uztraucošāk varbūt nekā otriem un trešajiem, bet tev ir arī pirmajai jāuzklausa pirmie žūrijas komisijas jautājumi. Un, es došu vārdu žūrijai. Un kā pirmais mums izteiksies Tāls Juhne. Jā, paldies par šo aktuālo tēmu. Viennozīmīgi, es domāju, ka tā bija aizkustinoša. Bet es tomēr mazliet mēģināšu pastīties uz to, ko jūs darat kā zinātnieks. Pirmais jautājums man ir jums. Kādā zinātnes nozarē jums ir šis pētījums? Tā ir sabiedrības veselība, sociālās zinātnes. Sociālās zinātnes, labi, paldies. Otrs mazliet attiecībā uz metodoloģiju. Jūs veicāt aptauju. Veicot aptauju, jūs iegūst kaut kādu informāciju, kura nevienmēr ir pilnīgi objektīva, un pēc tam jūs arī pati veicot aptauju varbūt emocionāli ietekmēt no šīs te aptaujas rezultātiem. Kādā veidā jūs spējat nodalīt tiešām tos, to informāciju, teiksim, galā jums vai kāda bināra informācija ir ņirgāšanās vai nav? Tas bija jūsu subjektīvs vērtējums, vai jūs veicāt kaut kādu citu, teiksim, metodi, lai izšķirtu šos gadījumus? Ievācot datus kvantitatīvi, tad sākotnēji, ka tur bija tas liels datu masīvs, datu bāzē ar 4,5 tūkstošiem dalībniekiem, mēs tur bijām vairāki cilvēki, kuri pirms tam tika apmācīti, un tā anketa jauniešiem, viņa aizpildīja to anonīmi, respektīvi es nevarēju ietekmēt viņa atbildes. Viņa aizpildīja vienkārši to anonīmi. Savukārt, jā, lielāka iespēja tad, kad es viņus intervēju, tur varētu būt lielāka iespēja, ka es varbūt ar kaut kādu savu klātbūtni ietekmēju viņa atbildes, provocēju kaut kādu jautājumu vai atbildi. Bet arī no tā es centos izvairīties, un arī pirms tam es izgāju apmācības, kā to veikt un kā to darīt. Un vēlāk arī kodējot šos datus, mēs to darījām vairāki cilvēki, un pēc tam salīdzinājām viedokļus, vai mums sakrīt vai nesakrīt. Tā kā tur bija brainstormings, un īsnībā šitais nav tikai mans darbs, tur ir ieguldīts vairāku cilvēku darbs, tā kā es domāju, ka tas varētu būt diezgan objektīvs. Paldies. Uldi, jautājumi? Es vēlos vēlreiz pavaicāt par galveno iegūmu, ko jūs uzskatāt, kas tomēr ir tas galvenais rezultāts, un ko jūs ar to darīsiet tālāk? Šobrīd vispār sākot šo darbu, teorētiskais pamatojums, viens no pamatojumiem un iemesliem, kāpēc es to veicu, bija tāds, ka Latvijā šobrīd nav vispār stratēģijas un nav tāds vārds ņirgāšanās nevienā no likumdošanām, nevienā no vadlīnijām, nekur. Un šobrīd strādājot veselības ministrijā, es ļoti centīšos šo savu pētījumu vēlāk likt kā pamatu noteiktai stratēģijai. Iespējams, tas būs 17. gadā, iespējams 18. gadā, tad šie dati būs kā pamats ņirgāšanas mazināšanas stratēģijai, iespējams, kura būs spēkā. Vēl viens jautājums, tīri no metodikas puses. Parasti, teiksim, paskatās, kas ir pieejams plašajā pasaulē. Vai tas, ko jūs Latvijā darījāt, ir kaut kas unikāls, ko jūs zināt par līdzīgiem pētījumiem ārpus Latvijas un šādu pētījumu rezultātiem? Jā, kvantitatīvie pētījumi šajā jomā ir diezgan izplatīti, jo viegli ir iedot jauniešiem anketu, lai viņi aizpilda un atzīmē ķeksīšus, bet savukārt kvalitatīvi pētījumi, jeb intervijas, tas gan nav bieži izplatīts. Un ja mēs paskatāmies kaut kādā zinātniskajās datubāzēs, žurnālos, tad tas, diemžēl, nav izplatīts. Jo tas ir visai sarežģīts topiks un arī diezgan jauns fenomens. Tā kā varētu pateikt, ka tā kvalitatīvā daļa, kur bija intervijas, viņa ir visai unikāla. Priekš Latvijas noteikti. Paldies, un pēdējais žūrijas jautājums no Mikus. Lūdzu, Mikus. Paldies, Ļuba, par interesanto prezentāciju. Saki, lūdzu, vai tev ir jau padomā kādi mehānismi, uzdevumi, kas varētu būt ietverti šajā stratēģijā, lai vairotu saticību skolēnu vidū?
Jā, protams, tas man bija, un tas ir tas, pie kā es šobrīd strādāju, un par ko es visvairāk šobrīd domāju. Tad tur noteikti nebūtu tā, ka tas būtu darbs tikai ar skolas personālu, tikai ar pašiem skolēniem. Tur vajadzētu iesaistīt plašāku sabiedrību, vispār informēt sabiedrību kā tādu par to, kas notiek. Arī apmācīt sociālos darbiniekus, apmācīt psihologus, apmācīt pašus skolotājus, spēt atpazīt un kaut kā novērst tos gadījumus, un arī ar vecākiem strādāt noteikti. Tā kā tur būtu multifunkcionālā pieeja tam visam.